skolotāji, bērnu dārza audzinātāji, augstskolu mācību spēki, zinātnieki, kolēģi. Mēs esam bijuši kopā vairākus gadus. Esmu savu cieņu jums apliecinājusi, viesojoties skolās, bērnu dārzos, zinātniskos institūtos. Šodien es jums pastāstīšu, ko mēs darām, lai jūsu taisnīgās prasības tiktu izpildītas. Mēs esam panākuši, ka saistības, kuras uzņēmusies iepriekšējā valdība, ir tikušas pildītas. Ir panākta finansējuma paaugstināšana par likmi no šī gada 1. septembra, ir nodrošināta samaksa par papildus pienākumu veikšanu, protams, nepietiekami, bet tomēr. Mēs kopā ar arotbiedrību esam izstrādājuši rīcības plānu skolotāju speciālo pensiju schēmai, un mēs visi kopā strādājam pie jauna pedagoga darba samaksas modeļa veidošanas. Nevienu neapmierina modelis nauda sekos skolēnam, un mēs strādājam pie variantiem, kam vajadzētu apmierināt gan mazu skolu, gan lielu skolu pedagogus, gan valsts ģimnāziju, gan mazo lauku skolu skolotājus, un domājam par to, kā šo sistēmu sakārtot tā, lai tā būtu taisnīga, caurspīdīga, un lai sistēmā ieplūst pēc iespējas vairāk naudas. No šīs modeļa būs atkarīgs tas, kāda būs jaunā skolotāju darba samaksas sistēma, un tas ir cieši saistīts ar jautājumu, kur risināšanai es aicinu iesaistīties mūs visus, kā pēc iespējas labāk izmantotos līdzekļus, kuri mūsu izglītības sistēmā ir. Tas ir jautājums par skolu tīklu. Tas ir jautājums par skolas programmu sasaisti ar augstākās izglītības programmām un jautājums par to, kā mēs mūsu skolēnus gatavojam dzīvei, kā mēs nodrošinām skolas vidi, kas ir draudzīga ne tikai bērnam, bet arī skolotājam. Tā ir šī savstarpējā cieņa, kas ir pats svarīgākais. Es jūs aicinu piedalīties šajā darbā, kopīgi ar pašvaldībām, kopīgi ar arotbiedrību, un šīs dienas protesta sanāksme, lai ir mudinājums mums visiem nodrošināt cienīgus darba apstākļus gan skolotājiem, gan bērnu dārza audzinātājiem, gan zinātniekiem, un pacelt izglītību tajos augstumos, kā to ir pelnījuši gan mūsu skolēni, gan viņu vecāki, gan mēs paši. Nāciet palīgā! Paldies!